Es izmantoju brīdi, lai vienkārši pati pa brīvo pa Ziediņkalnu stāvo nogāzīt, nobraukt lejā. Cik tev bija gadi? Nu, man liekas, ka varētu būt 4. Diezgan spēcīgi bija, duši, un tāpēc arī man viegli daudz slēdz kā sanāca. Un līdz ar to es domāju, ka man arī nebija nekādas problēmas un nekādi citi jautājumi, kāpēc tas ir vajadzīgs. Nu, vasarā mēs nevaram slēpot, tad mēs kaut ko citu darām. Gatavojamies ziemai. Jāsaka, kā tur varētu tikt. Es biju dzirdējis, jā, tur Kostliši dzīvo tramvajiņā, ne, bet trailerītī uz kalna, jā, tur patās Hintertuksā augšā sitienu no aizmugures. Un jā, un tā arī mēs sākām kopā trenēties ar Itālijas izlases, sāk trenēties meitenēm. Priņoni, Moelga, visām Kiara Kostāts, nu visām meitenēm tā. Līdz viņš pats kļuva tikai par manu treneri nākamajā sezonā. Nu tā. Tā izziņa, tas, kā tu to tikko nocitēji, izklausies diezgan tāda cieta, apmēram. Re, kur ir, gribi, negribi. Jā, tur jau tur, ja tu īsti tā kā negribi slēpot, tev tā kā varbūt patīk, bet tu negribi to darbu ieguldīt, lai tu tur būtu augšā, jo tur, nu, slēpošana ir nežēlīga. Šis ir Latvijas un pasaules kalnu kultūras orientieris par kalnu, sniegu, cilvēkiem, kalnu kultūru un to, kas vieno visus kalnu un sniega draugus. Sniega klubs podcasts sezona nekad nebeidzas. Tā, sveicināti cienījamie skatītāji, sveicināti cienījamie klausītāji, sveicināti visi, kas seko līdz Sniega kluba podkāstam sezona nekad nebeidzās. Tā tiešām nebeidzās, kā mēs redzam. Sezona ir pilnā sparā jau Latvijā un ne tikai. Un šodien mums ir kārtējā podkāsta epizode, un šodien mums ciemos ir Lelde Gasūne. Labdien! Labdien! Sveiki! Lelde, 3 teikumos par sevi. Droši vien varētu sākt uzreiz to, kas ir kalnu slēpotājs bijis, kas ir gan startējusi pasaules kausos, Eiropas kausos, pasaules čempionātā un olimpiskajās spēlēs. Šobrīd, ja runājam, tad tā es esmu kalnu slēpošana trenere bērniem, jauniešiem. Un jā, apmācu jebkuru slēpot gribētāju, sportot gribētāju, ko nozīmē slēpot un ko nozīmē atrasties uz kalnu un kalnos. Super. Par to tieši ir mūsu podkāsts, ja, tāda par cilvēku un kalniem. Jā. Un tad ir pavisam tāds pirmais jautājums, kā tu nonāci kalnos? Lielos, mazos kalnos. Vispār. Kāpēc? Varēja taču klavieru spēle būt, varēja būt vēl viss kaut kas. Jā, nu, klavieru spēlēs bija pārāk satraukusies, tāpēc man nepaņēma. Bet jautājums bija tāds, jā. Kalnos nonāca tāpēc, ka to vēlējās vecāki. Visticamākais tajā brīdī tieši tikai mamma. Tētis bija tikai tāds, kurš jau apgūst slēpošanu, vairāk ar tramplīnlēcēju slēpēm brauc. Un tā arī 3-4 gadu vecumā man arī uzlika uz tām slēpēm. Sagriez pirmās slēpes, lielās salām slēpes pārgrieza, nogrieza mani, pielika dzelžus, uzsēdināja uz kalnu, pateica, nu labi, jāslēpo. Kā tu jūties? Ka tev vecāki liek atkal kaut ko darīt? Nē, nu, tās pirmās atmiņas jau vairāk man tas, kad mamma brauc ar nūju, man turēja pie tās nūjas, un mēs braucām lejā, jā. Bet tā pirmā reize, kas vispār pati bez kādas palīdzības nobrauc, bija tā, kad neviens vecāks mamma nebija līdzi, tētis stāvēja blakus, kamēr viņš pogāja ciet zābakus. Es izmantoju brīdi, lai vienkārši pati pa brīvo pa Ziediņkalnu stāvo nogāzīt, nobraukt lejā. Cik tev bija gadi? Nu, man liekas, ka varētu būt 4. Bet tās ir manas tādas pirmās tādas ritīgas svaigās atmiņas, to, ko es vispār vienmēr atceros. Kā nav. Ko tu atceries no tā brīža, vai tev kaut kāda sajūta ir palikusi? Vairāk tas, kas vienkārši gribēja beidzot tik lejā, bez tās nūjas. Man gribējās pašai, tu braukā tur blakus tam vecākam, vai ne, viņš jau tur to griezienu, tu baigā drošību, jā, gribējās jau izjust to brīdi, ka tu pats atbildi par sevīm droši vien. Ko, labi, 4 gados tu jau vienkārši gribēji, kamēr vecāks neredz, izdarīsim blēņas, ja? Tā bija tā pirmā blēņa uz kalnu visticamākais. Tētim lielas acis, nesaprot, kā meita nobraukus bez palīdzības lejā. Tev bija arī kokiem, tu bez kokiem brauc lejā? Nē, bez kokiem. Tik, cik es atceros. Es domāju, ka nē. Tu brauc pa taisno, vai tu mēģināji griezt? Es atceros tikai to pirmo brīdi, kā mēs ar tēti stāvam. Viņš pieliecās un es aizbraucu. To, kas tur tālāk, varbūt es nokritu. Nezinu, neatceros to. Bet to brīdi, kas vienkārši uzdrošinājās pati, nepajautojot atļauju, vienkārši nobraukt lejā. Tētis nebārās? Man liekas, ka nē. Tad jau es būtu atcerējusies to. Varbūt, ka viņš bija priecīgs. Droši vien. Jā, pārsteigts. Super. Kalni, tu 3 gadi, tas, teikšu tā, nav
īpaši izplatīts, ja, ka tik agri varbūt bērni ir uz kalna. Bet... Tagad ir diezgan. Tagad jā, bet toreiz, kad tu sāki, un tu kaut kur dzīvoji tuvumā kalnos? Nu, es dzīvoju Siguldā, piedzimu Siguldā. Būtībā uzaugu, izgāju ārā no dzīvokļa, pļaviņa, pieliku slēpes pie kājām, aizstūmos pāri pļavai, pārgāju ielai, citreiz pat nenoņemot slēpes, ka bija slinkums, jo bija labs sniegs. Un tā arī vienkārši turpatās kalns man bija pilsētas trase, Ziediņkalns. Uz Kaķīšu kalnu bija bišķi tālāk jāved. Bet pilsētas trase tad vēl nebija uzreiz vaļā. Tas bija tā, kad man jau māsa jau bija, tas sanāk, ka man kādi 9, 8 gadi noteikti bija 10. Bet jā, tad lielākoties mēs pa Ziediņkalnu un pa Kaķīšu kalnu slēpojām. Atceros vēl pāris kaut kādus citus kalnus kaut kur mežā, bet man liekas, ka viņi tādi nedarbīgi šobrīd, nezinu. Bet pamatā viss bija Siguldā, ja? Jā, jūs nebraucāt nekur ārpusē? Nē, mēs braucām. Pirmo reizi, kad mēs aizbraucām kopā 2 ģimenes, mēs un zvejnieku ģimene. Vecāki katrs sasēdās savā mašīnā un braucām uz Slovākiju. Viņi jau, man liekas, bija varbūt vienu reizi vai kaut kādu reizi bijuši, un tad mēs pirmo reizi aizbraucām uz tādiem zemajiem tatriem, tā kā paslēpot. Un arī tad sākās tās tā kā vairāk, ko es atceros kā treniņu procesu arī tādu. Jo, ja es trenējos pirms tam arī pie kordas, man māma nebija treneri tad vēl, tad pie kordas treneri, jā, mēs trenējāmies. Bet tas jau vairs nebija, jā, pie vecā vēl arī trenējos, bet tas bija pāris gadi tikai. Bet tā tas treniņu process bija, tu aizbrauc uz kalnu, tur mamma kaut ko vairāk pateica, tad arī kaut ko treneris. Bet, uz tādiem lielajiem kalniem, jā, tas bija pirmo reizi, mēs aizbraucām, un tur bija arī pat treneris, kas mums uzlika mietus, lai mēs paslēpot. Bet, tā, jā. Bet izklausās, ka tas viss iet tādā sporta virzienā jau mazā vecumā. Tas bija apzināti tā kā sports, jeb... To, ko es atceros no bērniem, tas vairāk bija tā, ka mamma gribēja, lai es slēpoju. Viņa pat tajā brīdī nebija treneri. Viņai bija viņas bijušais treneris, arī pie kura mani pie kordas aizsūtīja. Man liekas, ka kurš netrenējās pie kordas, pat īsti nezinu, vai kaut kur citur trenējās visticamākais. Vai pie sava tēva vai mātes, kas ir slēpojis iepriekš, apguva visus tos pirmos soļus. Un tā kaut kā, laikam. Mēs esam dzirdējuši šobrīd jau šajā podkāstā daudz stāstus par treneru Kordi. Varbūt tu vari pastāstīt no savas perspektīvas, kā tu to redzēji. Jo, tas ir, manuprāt, nenoliedzami, ka Andris Kordi ir viens no leģendārākajiem teiksim, cilvēkiem Latvijas kalnu slēpošanā. Un te mēs sēžam ar tevi, kur ir pie viņa reāli trenējusies, kur viņa ir pazinusi. Jā, mēs laikam bijām tāda mana vecuma cilvēki, slēpotāji, sportisti. Tas ir bērni, tādi, kuri jau pēdējie, tā kā laikam vispār izjūta viņa klātbūtni vispār uz kalnu, jo vairāk, ko es atceros, bija tā, ka viņš atnāca, viņš stāvēja un skatījās, kā mēs slēpojam. Tik daudz tajā treniņu procesā viņš piedalījās vairāk viņa dēli jau, kas ir Kaspars un Jānis Korda, jā. Bet viņš jau kā treneris, viņš tāpatās, viņš tur bija, viņš runāja, viņš stāstīja, viņš runāja vecākiem. Un uz slēpēm jau mazāk tajā brīdī jau atradās. Bet jā, viņi bija tie, kas man tās pirmās slēpes paņēma, sameklēja, sagrieza, nogrieza tos galus nost, lai man man uz manu augumu ir, un pielikt tos stiprinājumus. Ko tu atceries no trenera Kordas? Teiksim tā, ārpus tā, ka viņš stāv uz kalnu un kaut ko parunā, vai tev kaut kāda personīgāka atmiņa ir kāda? Tā ir tāda viena no spilgtākajām atmiņām, kas zinu, stāv kalna augšā un viņš te pa kreiso maliņu skatās tur pie tiem kokiem. Un viņš vienmēr kaut kāda, tāda viņa tā klātbūtne vairāk bija. Vairāk tas, ka viņš tur ir, tie dēli, viņi jau bija tā kā sākuši jau trenēt, viņi jau bija treneri un tādas specifiskas sarunas, man liekas, ka mums pat tad nebija. Tā bija, es biju maziņas reāli, ja man mamma netrenēja, tas sanāk kaut kāds 6, 7 gadi. Es atceros vasarās, es savu mazo BMX-iņu no centriņa Siguldā minos līdz Kaķīšu kalnam, uz treniņiem. Un tad mums vienmēr bija jāuzskrien kalnā augšā, kalnā lejā, un tikai tad sākās treniņš. Bet tas jau arī, tas bija vairāk jau pie Jāņa Kordas, jau pie dēla. Kalnā augšā, kalnā lejā, tas ir ziemā? Nē, vasarā. No BMX es minos uz treniņu. Jā. Okay, un tad jūs vasarā arī kaut ko darījāt? Jā, vasarā mēs trenējāmies stadionā. Fiziskie bija apkārt pa grāviņu, viss, kas saistījās tur ar kalnu un tā tālāk. Jo kalnu jau mēs arī fiziskajos treniņos izmantojam. Tas ir tāds, gan noskrienot, gan uzskrienot vai pildot vingrinājumus. Viņam tāda ļoti laba funkcija arī vasarā ir, ne tikai ziemā.
Kā tu jūties par to fizisko sagatavošanos? Jo tas īstenībā prasa daudz laika, prasa arī diezgan lielu, es teikšu tā, enerģiju. Ja, tā, teiksim, uzskrietē kalnā. Nebija tā, ka gribēja visu mest pie malas un teikt, nē, priekš kā man tas viss vajadzīgs? Es zinu to, ka vienu treniņu es nobastoju. Es paņēmu to no savu visiem BMW gadiem. no 2. stāva uzstūmu uz 4. stāvu pie draudzenes, bet man uzreiz arī pazvanīja mammai un pateica, meita no treniņā. Un tā bija vienīgā reize, kad es reāli tā nobastojos par treniņu visā savā slēpošanas dzīvē, karjerā un tā tālāk. Bet tie fiziskie, man nebija pat tādu jautājumu. Viņi bija vienkārši jādara. Man nebija tā, ka negribu kaut ko. Es vienkārši zināju, ka tas ir jādara. Man patika. Es arī fiziski diezgan spēcīgi biju, tāpēc arī man viegli daudz lietas sanāca. Un līdz ar to es domāju, ka man arī nebija nekādas problēmas un nekādi citi jautājumi, kāpēc tas ir vajadzīgs. Vasarā mēs nevaram slēpot, tad mēs kaut ko citu darām. Gatavojamies ziemai. Un gan jau, ka ar māmu arī izbijuši sportisti, sarunas arī bija tajā līmenī, jo, ja jāiet uz treniņu, tad jāiet uz treniņu, nebija jautājumu. Okay, Bet es neatceros to, ka man tas būtu nepaticis. Es zinu, ka man tas noteikti patika. Man patika sacensties, man patika arī fiziskajos normatīvos piedalīties. Man vienmēr no skolas uz krosiem sauc, kas gan man īpaši nepatika, protams, bet vispārējais bija tā, caur patikšanu, ka patika. Jā. Kā to vienaudži uz to reaģēja vai nereaģēja? Kā tu biji tajā vienaudžu grupā? Sigulda, tur taču arī daudz, teiksim, noteikti ir kalnos. Vai visi bija kalnā, vai tu biji kaut kādā ziņā? Ja es tā saku, tad lielākā daļa draugu, protams, arī pat tagad bērniem ir tā, ka lielākie draugi vairāk beigās ir uz kalna tieši. Izveidojās visas tās draudzības, un tu jau lielāko daļu arī pavadi tur. Tu brauc uz kalniem, tu trenējies un pavadi sacensībās to laiku. Un, skolā, protams, bija tā dīvaina, kāpēc Lelda skolas laikā brauc kaut kur slēpot. Un tad mēs vakaros sēdējām, visi tur, es nezinu, tad bija Miks un Kristaps, jaunākais, Jurģis vēl nebija. Un Dāvis, man liekas, mēs sēdējām, mācījāmies vakaros, jā. Tas bija pilnīgi Kurā vietā normāli. Tas bija? Slovākijā. Tā bija pirmā vieta, kur mēs tā reāli braucām trenēties arī vairākas reizes. Un tiem vienaudžiem, protams, bija tā, ka tu atbrauc apkārt, tas draugs vairs nav. Jo viņš jau aizdraudzējies tālāk, tāpēc, ka tu esi bijis projām, tu jau neesi bijis aktuāls vairāk tajā brīdī. Ja? Un līdz ar to tāpēc tās noturīgākās draudzības un vairāk bija uz tā kalna. Viņas arī tur arī izveidojās un tā arī palikušas, vai ne? Es jau visi, kas uz tā kalna bijuši, tādi visu laiku arī tur tā kopā tusējušies un staigājuši apkārt beigās. Tā. Tad īstenībā tu esi mācījusies tālmācībā daļu laika. Tā to tagad sauc, ja? Nē, kaut kādu laiku, jā. Es tādus, no gadiem 14, 15 līdz 19 gadiem es jau nemaz neslēpoju. Es ar tēlu braucu. Redz kā, ļoti interesanti. Pastāst par šo, kā tas viss mainījās. Tas bija vienkārši. Tajā brīdī es jau biju 14 gados vai 13 gados, man liekas, tādu konkrēti reiz neatceros. Es jau biju Latvijas čempioni. Tā kā jau kalnu slēpošanā, jau slalom disciplīna bija ļoti laba tehniskā disciplīnas. Man vispār bija tas, kas man patīk. Labi, gigants tur tā, bet slaloms man jau tad ritīgi labi gāja. Tā kā mēs jau braucām pa Čehijas, Slovākijas sacensībām, un mēs jau tur varējām cīnīties par lēmētām slēpēm, ja, un tā tālāk. Bet kā bija jautājums? Jautājums par to, kā tu kombinēji dēlu un slēpes, kāpēc? Un tajā brīdī, tad, es biju tā Latvijas čempioni, tur mēs izbraucām uz starptautiskajām bērnu sacensībām un tā tālāk. Un man jautājums mammai, mamma jau bija kļuvusi par treneri, es jau biju trenējusies, viņai jau bija komanda, sporta klubs Ziemeļpols. Un jautājums, ko tālāk, ko mēs darām tālāk? Es biju redzējusi tur Kosteliču pa televizoru, brauc, tā man bija favorīti. Ja. Dēļ viņas, man liekas, man vispār sacensības sākās kā tāds, tas man bija svētki. Sacensībām vienmēr bija tā, ka tev visi, visi ļoti salīmēs sargus 3 reizes, ja, kuri jau saplīsuši. Ja. Visam jāizstās perfekti, lai tu nostātos tā kalnu un varētu to labāko sniegam sev parādīt. Un ar to snowboardu aizgāju tāpēc, ka mamma teica, paslēpos tepat Latvijā. Pabrauks sacensībās, aizbrauksim uz Latvijas čempionātu. Tajā brīdī jau notika Innerkremsā, Austrijā pirmo reizi. Vai 2 jau gadus bija bijis, laikam. Man tas tā, kaut kā, tas jau vairs nav interesanti. Ja? Man gribējās kaut ko vairāk un nebija tās opcijas. Un arī tajā laikā, kad lielie sportisti bija Dinārs un Ivars Cieguns un Dinārs Doršs, ja?
tad arī tu jau tā baigi nedzirdēji, kas tur tālāk, vai tu vispār tālāk tur var kaut kur tikt, jo, pa to Siguldas pilsētas kalnu. Jo, kā tu katru dienu eji un trenējies un brauc pa to savu vienu pacēlāju augšā, tas vairāk nav tās sajūtas, protams, vai ne, tu gribi vairāk. Un tad arī tā notika, kad es vienkārši tā, es pazinu Inesai no Flipa. Viņa nezināja, kas viņai zvana. Es viņai saku, vai var pievienoties treniņu. Mēs ar draudzeni izdomājam, ka mēs iesim. Jā, var atnākt uz treniņu, tur fizisko un tā tālāk. Es atnāku uz to stadionu, un viņa man, tava mamma zina. Es saku, jā, tā kā zina, bet vai tētis vairāk zina? Un viņa tā sabijusies, domāju, nesaprotu, kas notiek, jo, kā mamma arī nepieteica, es pati pieteicos treniņos, un tā es arī tos vairākus gadus nodzīvoju ar snowboardēli pie kājām, jo būtībā jau bija tā, es jau slēpoju, tā kā bišķiņ, kaut kur es tur aizbraucu, bet man bija jau nopirkts dēls, man jau bija zābaki nopirkt, un es pašmācības ceļā tā par Žagarkalnu iemācījos uz kantītām, kas tur tos savādāks, no slēpēm. Tas pats jau vien ir. Bet tomēr būtībā ir atšķirība. Nē, ir tā, protams, tas kaut arī tas pats treniņu process vai vispār tā trenēšanās vai būtība un tas, ko tu vari ar dēli izdarīt, jā, ar dēles var pa bigēru uzlikt. Ar slēpēm, bail. Ok, labi, interesanti. Jo, principā, jau tu ar slēpēm arī var uzlikt, ja tu gribi. Jā, uz boksa ar dēli es varu uztaisīt 50-50, bet ar slēpēm galīgi ne. Nevar, kā es savu pusiet. Var, bet es nevaru. Es savā galvā to nevaru. Ar dēles man iedod pilnīgi kaut kā citu būtību. Tā. Ko tu samācījies Flipā? Pastāst. Man jau vairāk Ines centās dēļ tā, ka es biju slēpotāja vairāk uz slalomu, jā, protams, viņa vēlējās. Es teicu, man tie mieti un tā trasa man neinteresē. Es negribēju. Es biju viņa attādusies tajā brīdī, jo man tas nebija interesanti. Un vairāk man interesēja, protams, tā lēkāšana. Tur jau, protams, tad tu vairāk ar lielajiem puišiem, kas tajā laikā bija tur topā, viņi to tur mācīja. Tur boksiņš, slaidiņš, tur bigērs, lecieni un tā. Neko baigi jau uzlikt es varēju, tur nācos pat nosaukums vairāk, jā, bet tur pagriezt otrādāk dēls, saķert grebiņus, kaut kā tādus varēju paņemt, un uz to boksu arī varēju kaut ko tur apgriezties, kaut ko. Līdz vienreiz ieraugu kantu, bija jābrauc uz junior čempionātu kalnu slēpošanā, Lelda pirms nedēļu pirms tam ierauga uz kantu uz boksu, nokritus uz ledus un galvu pārsitusi. Jābrauc, māma bija nenormālīga. Bet tev ķiveri bija? Man aizsūtīja nopirkt ķiveri, es pateicu, savādāk es kalnu vairs nerādīšos. Tāda nebija vēl ķiveri īstenībā tā. Es pat nezinu, kāpēc, bet bija iemesls, kāpēc ne, tā kā vēl īsti, tā kā, ķipa vilka, ķipa nevilka tās ķiveres. Redzi, un te ir jautājums par drošību. Un es slēpošanā vilku ķiveri, es zināju, ka viņa ir vajadzīga. Redzi, drošības jautājums, jā. Un es saprotu, ka caur to tu saprati, ka bez ķiveres nevar. Tā ir. Nē, arī tagad kā treneris ķiveres, bez ķiveres uz kalnu nevar aiziet. Gan tā drošība, gan tas, ka tu vienkārši esi tā pieredzi pie tās ķiveres, ka tas ir pilnīgi normāli. Viņai ir jābūt. Cits jautājums, kā tie, kas uzaug vairāk bez tās ķiveres, jā, tad viņiem varbūt tad vēl joprojām stāv cepurītē uz kalna. Man mammai arī viņa treneri ir vēl joprojām, un mammu, tā kā ķiveri vajag. Vajag. Tā. Tā mazajiem bērniem tu slēpo, tu jau nestāv tikai uz kalnu. Tu rādi viņiem vingrinājums, tu diezgan ātri brauc tāpat pa kalnu lejā. Jā. Un tā drošība, arī tas pats mugursargs, jā, kas ir ļoti svarīgs. Es redzēju, kā kalnos San Moricā viens ar dēli sēž, otrais aiz pampaka lido un šitā te mugurā ietriecās. Tas mugursargs reāli nosargā. Es domāju, viss. Es domāju, viņš tur ir paliek. Viņu nonesīs no kalna. Nē, viņš vienkārši aizbrauc, piecēlis aizbrauc. Labi, tur jau liekas tāds, bet iedomājies kāds trieciens un šāds maziņš tāds viņš tomēr nosargā. Tur jau dzirdams, cilvēki vienkārši nezina kalnu noteikumus, slavenos fizis, kā tev ir jāuzvedās kalnā, tāpēc tas arī notika. Tā tas ir, jā. Labi, bet tātad dēles un slēpes, tātad tu pabrauc ar dēli un pēc tam tu tomēr nolēmi atpakaļ pie slēpēm. Jā, tas bija tāds mans lēmums tajā brīdī, tur vairāk jau bija tā, ka es tajā brīdī jaunākajai māsai bija kaut kādā brīdī tur ieminēsies, ka es tā kā gribētu slēpot vispār. Dēls jau bija tā, mēs tur kaut kad tikai jau vairāk uz kalnu aizbraucām. Un es strādāju vēl aerodījumā, un mamma zvana un jautā tā kā, es tā kā pasūtu slēpes, vai man to pasūtīt? Jā, pasūti. Un tā kā māsa jau bija tā kā nosačījis man, ka es tomēr gribu, jo es pie māmas nespēju vairāk tā kā aiziet pati. Pateikt, ka es tā kā tomēr gribu, jo bija pagājuši te gadi tomēr.
Un tas jau ir daudz. Un tajā sezonā tā bija laikam 11. 12. klase, tad es kā sāku trenēties. Tā es tur, ja citi trenējās 2 stundas dienā uz kalna, es sēdēju 4 stundas. Atslāpoju visu, ko es neesmu atslāpojis tajā pašā pilsētas kalnā. Jā. Bet kāpēc tu to darīji 4 stundas? Jo es gribēju, man gribējās startēt. Tajā brīdī jau tu vairāk pa televizoru redzēji, tur bija jau parādījusies Lindsay Vonne, jā, un jau tur vairāk tas sākās jau tas vairāk, ka tu jau sāki vairāk tiešām redzēt, kas notiek tajā kalna slēpošanā, kad ir tas pasaules kauss, ka viņš ir reāli iespēja. Mums tam jau tos 4 gadus apkārt, man tas pasaules kauss, jā, bet tāda sajēga, kas tas sirds, ko tas prasa, kā tur varētu tikt. Es biju dzirdējis, jā, tur Kostlišs dzīvo tramvajiņā, ne, bet trailerītī uz kalna, jā, tur patās Hintertuksā augšā. Un brauc katru dienu augšā lejā. Tas ir vēl viens stāsts, jo es ar viņiem kopā trenējusies. Tūlīt mēs pie tā nonāksim. Jā. Un tad tas bija tāds apzināts lēmums. Es to pirmo gadu tā kā notrenējos pa Latviju. Sāku tā, kārtīgi tam pieiet, meklēt ko kāpēc. Aizbraucu uz pirmo Latvijas čempionātu, kas arī atkal Bagrasēnā jau notika, bija jau pārgājis uz citurienu. Rezultāti bija labi, man jau tad ievēroja tā kā tāda bija FIS nomešu treneri. Jau man tā kā sāka piedāvāt, ka vai nākamo sezonu nevēlos ar viņiem un tā finanses, protams, un tad sākās nākamais jautājums finanses, jā. Un tad tu domā, jo tu saproti, ka Latvija vairs tas nav tas punkts, un tad to jāpārvācās jau kaut kur kalni ir lielāk un augstāk. Un treneri nopietnāk. Man uzrunāja laikam tā kā tas viens treneris, tajā brīdī, es zināju to, ka es ļoti gribu. Bet finansiāli man vēl nebija tas backgrounds, lai zinātu, ka es tiešām reāli to pavilkšu. Un es viņam saku, man nav tādas finansējumas, man arī nav tā sponsorēšana un atbalstīšana. Tajā brīdī bija tāda, apmēram es sava drauga bērnam tur pārskaitīšu tur naudu, un tad būs tas finansējums. Būtībā tā, vai ne? Un tad viņi tur atpusēja. Bet tā iet un kaut kur sameklēt arī īsti nezināja, kas un ko. Tas bija tā, un tad arī vispār tajā sezonā sākās tas, ka es ar māmu runāju un saku, aizbraucam uz citām sacensībām. Viņa man aizved uz FIS sacensībām pirmajām, un es tur nobraucu, un man tas patika. Es ieraudzīju, ka ir arī citas valsts, ir citas sportisti, ir citas komandas. Un tā mēs zvanījām Dināram Doršam, kas bija Latvijas izlases treneris, un jautājām, kas jādara, lai notiktu pasaules kausā. Protams, es sākumā pasmējās. Kāds pasaules kauss? Tāpēc, ka tur Ivars bija laikam startējis pasaules kausā. Un Ilze bija varbūt arī Ilze Ābola. Jā. Bet tas visu laiku bija tāds nesasniedzams. Tas bija tāds nereāli. Bet nereāli, kāpēc? Tāpēc, kad tad tev reāli jādzīvo visu laiku ir kalnos. Un tev ir jābūt ļoti labam, ļoti gribošam. Vecākiem ir jābūt ieinteresētam tam visam. Tas visa tava dzīve, visa tajā brīdī tikai griežās ap kalnu slēpošanu. Tev ir jābūt pirmkārt jau labs treneris. Ja tev ir labs treneris, tev ir labas trases, labi laiki, labi trašu laiki, kuros tu vari, labām komandām var trenēties kopā, jo tajā brīdī, treniņš ar Austrijas izlases vai Itālijas izlases likās tāds, neko es tur tādu no banānu valsts, ja pēkšņi ieņēmu uz galvā, kad iešu un slēpošu, ja. Nē, tas tā arī bija, un tad, labi, tur mums izstāstīja, jāizbrauc tas, tur Eiropas kausa un tā, un tad mēs ar mammu aizbraucām uz pirmo Eiropas kausu. Tā kā, tas bija vispār. Es kaut ko tādu nebiju redzējis. Kalns vienīgā ledū. Kas tam mums bija? Bišķiņ kaut kur ledus panāca ārā no sniega, ja bija nošļūkāts, bet tas bija tā, ka tu ieraudzīji tos sportisti visi formās, visiem tur tāds sponsors, šitāds sponsors, vēl kaut kāds. Es tur ar savu salāpīto ceļu sargu, jā. Un tā, caurām naktīm, pat neguļot pa nakti, kā braucām, tā braucām līdz Itālijai uz to Eiropas kausu arī. Pēc iespējas mazāk dienas uz vietas, lai tikai varētu, lai finansiālā to pasākumu varētu pavilkt un tā. Un tas pirmais mērķis, laikam, bija tajās olimpiskās spēlēs nokļūt Vankūverā, kas bija jāizpild tas kritērijs, bet es reāli izpildīju kaut kādas 2 nedēļas pēc tam viņu, tā kā ļoti labi, jo visu laiku bija stress, es nevarēju tur tik kā savām cietajām kājām garām un nevarēju to rezultātu uzstādīt, kaut gan zināju, ka varēju. Tā. Jā, un tā komanda tad arī bija tā pēc tām labajām sezonām un tiem punktiem. Tā pirmās 2 sezonas tādas bija, ka mēs tur māmu kaut ko ņēmām, es sapratu, ka nebūs. Nav. Man jāmeklē kaut kas vairāk, un tad man uzrunāja tas treneris no
FIS tā kā nomets, viņam bija starptautiska komanda, tur Gruzīņi, Ukraiņi, tur Rumāņi, tādām valstīm kā Iesācēja valsts, jā. Jā, tā kā es. Gruzija jau nav nekāda iesācēja valsts nav būtībā, jo kalni viņiem ir tādi labi. Jā, bet tā kultūra droši vien nebija ļoti attīstīta. Tā es sāku, viņš saka, es viņam saku, es tā kā īsti vēl, es nezinu, vai es varu atļauties to. Es varu atļauties uz visu sezonu, aizbraukt kaut kur citur dzīvot, trenēties, maksā pa pacēlēm, pa dziesnīcām, pa treneru. Viņš saka, nē, brauc. Izdomāsim, sameklēsim, atradīsim. Un tā arī tādā ticībā, ka tas man tik ļoti to gribējās, sakrāvēja savus somas un vienkārši tā arī aizbraucu. Viena pati? Jā, tas man liekas 20 gados bija vienā kaut kā tā. Un tad es aizbraucu un tā es arī sāku trenēties, ārzemēs ar ārzemju pirmo komandu, kas man bija. Un tā. Un kā tu nonāci līdz Kosteličai un treniņu ar viņu kopā? Ilgs, garš darbs, vairāk gadu. Pastāsti tagad, šis ir interesanti. Jā, ar pašu Kosteliču Jāniku es netrenējos kopā, viņi tikai stāvēja brālim blakus, un ar slaveno Antu esam trenējušies kopā. Lai vispār trenētos ar pasaules kausa komandu, vispār kā tādu kopā, tā bija, pirmkārt, visi labi brauc. Visi prot braukt, lielākoties tajā topā visi labi brauc. Jā. To bija jābūt kaut kam īpašam, un līdz ar to vēl svarīgi bija tas, kāda komanda tev apkārt ir. Un tajā brīdī es jau vairāk netrenējos ar šo komandu, kas man bija pirmā. Es jau sāku meklēt vēl citus trenerus, jo sapratu, ka šī komanda man ir bišķiņ pa zemu. Viņiem ir FIS sacensības, nav Eiropas kausa īsi prātā, nav pasaules kausa īsi prātā. Un man bija es jau gribēju next step ņemt. Un, līdz ar to es meklēju jau citus trenerus. Un tad man vārds pa vārdam uzrādās cilvēks, kas ir man arī finansiālais backgrounds bija visam tam. Viņam arī gribējās ieguldīties, viņam gribējās meklēt, viņam gribējās darīt, viņam gribējās to pasaules kausu arī, viņam gribējās to kalnu slēpošanas nākamajā līmenī arī tāds. Jo būtībā jau mēs ar Kristapu pēc tam jau bijām tādi, kas realitātē pirmie, kas vispār tā regulāri piedalīties un vispār tādu mērķi pasaules kausu. Kristapu Zvejnieku. Jā, Kristapu Zvejnieku. Ar to pašu, ko mēs tur 9 gados pildījām matemātikas uzdevumus Slovākijā kalnos. Un līdz ar to bija tā, kad sanāca saruna ar Itālijas izlases treneru. Un vienu dienu atnāk man īziņa, mēs trenējamies tajā un tajā kalnā, tikos, mums ir tāda un tāda treniņa. Un man vienkārši tāds Itālijas izlases treneris. Wow! Tā kā, tas ir cits līmenis. Tātad viņš ir ieraudzījis, ka tu vari, tā tava komanda, kas ir tava aizmugurē, var. Un kad viņš meklēja būtībā tajā brīdī sparinga partneri savām meitenēm, kas ir vēl, viņas tur meitenes visu laiku vienā katlā vārās, vienā trenējās, un viņam vajadzēja kaut kāds vēl kādu, kas iedod to sitienu no aizmugurs. Un tā arī mēs sākām kopā trenēties ar Itālijas izlases, sāk trenēties meitenēm. Priņoni, Moelga, visām Kiara Kostāts, visām meitenēm tā. Līdz viņš pats kļuva tikai par manu treneri nākamajā sezonā. Tā. Tā izziņa, tas, kā tu to tikko nocitēji, izklausies diezgan tāda cieta, apmēram. Kur ir, gribi, negribi. Jā, tur, ja tu īsti negribi slēpot, tev varbūt patīk, bet tu negribi to darbu ieguldīt, lai tu tur būtu augšā, jo tur slēpošana ir nežēlīga. Visi sporta veidi profesionālā līmenī viņi ir nežēlīgi būtībā. Bet nežēlīgi kādā izpratnē? Mēs daudz esam dzirdējuši par to, ka saka, tur sports ir nežēlīgs. Jā, tur ir, protams, kurš pirmais. Bet kā tu to saproti, ko tas nozīmē, tā nežēlība? Droši vien dažādiem aspektiem. Viens no tiem aspektiem ir vispār tie apstākļi, kādos mēs arī bieži trenējamies, jo lielākā daļa jau, kad brauc uz kalniem, izvēlās tos labos laikapstākļus, kad saule spīd, zilas debesis, varbūt kaut kas tur mākonīts. Jā. Man bija apstākļi tādi, kad citi aizbrauc prom no Kalnlajā, no Hintertuks ledāja. Es palieku trenēt. Viena pati uz kalnu. Palieku trenēties ar savu treneri. Jo man jautāja, cik braucieni? Nezinu. Līdz sanāks. Un tā arī būtībā, ja kāda apstākļa lietus, līs, sniegs, krusts, vējš, mieta šitā, labi, ja mieta šitā liecās līdz zemē, tad tu nevarēji vairs trenēties. Tu varēji tikai pa brīvo braukt, pa trasēm, jo tu vairs nevari pabraukt. Ledus, sniegs, viss nokusis ir tikai pelēks, smelns ledus, upītes, tek pa kalnu, tu trenējies. Tas ir laikam vairāk tas laikapstākļi, kas ir tas lielais rūdījums, ja, un ko mēs arī tagad bērniem mācam. Ejam ārā, lietus līs, treniņš notiks treniņš. Lietus līs arī uz ziemā uz kalnu.
dodamies un slēpojam. Tas, laikam, ir tā ir tā viena nežēlība, tā dabas, kad vienalga kādu dienu tu brauc augšā un tu slēpo un tu trenējies. Tu izpildi to maksimumu, ko tu vari izdarīt. Nākamā nežēlība droši vien tā ir tas, kad non-stop tas process ir, tu nav tā, ka tu uztrenējies un tagad tas labs. Tad tas viss ir jānotur, tev kādu dienu ir jādomā, vienu dienu tu esi labs, otrā dienā jau uz otru pusi, nesanāk tas brauciens, nevar, un tu ej un brauc tajos apstākļos un mēģini notrāpīt uz tās vienas mazās sajūtas, ka tu zini, tad tev aizies, tad tev būs tas viss brauciens, jā. Tās kļūdas, kas ir jālabo, tā visa situācija, cik tas izmaksā, visa plānošana, viss menedžments, slēpju sagatavošana, katra mazākā nianse. Un tas tajā brīdī bija vispār jauns, bija jādomā, jāmeklē informācija, jāiet. Cilvēks, kas man stāvēja, taisīja slēpes, viņš gāja stundām ilgi sēdēja tajā skīrumā, komunicēja visiem pārējiem cilvēkiem, jā, kas ir slēpju servismeni, un tikai tā uzzini, tikai tā tu zini. Un vēl tikai testējot, jā, šitā kantīte slīdēs tā vai neslīdēs, vai viņi iekantēsies vai nē. Nozīmē, ka jūs palikāt ar treneri uz kalna divatā, kad vispārēji bija projām, joprojām ir mieti, un tu vienkārši ej pa to distanci non-stopā. Jā. Kur jūs braukājat? Jo Tuksā tur galā ir tas tībārs. Tur jūs likāt tajā vietā? Nē, tas ir operārs. Tur bija tā kā lēzenāka daļa, ir tur, kur trenējās. Un tad ir Geforen Vand, kas ir pretējais posms. Un tur ir tās 6 trases, kur pasaules kausa brauc. Un tā kā tu jau no šitām FIS līmeņa trasēm, kas ir otrā pusē, ties uz šito trasi. Un tur ir tā slavenā 0. trase, kas arī 1., 2., 3., 4. slavās trenējās. Tā kā lielākā daļa pasaules kausa braucēja ar 0. trasi, ar tā trasi, kur trenējas Kostličs. Un slavenais treneris Ante. Un, tā ir tā trasa beigās, kur mēs tagad trenējāmies arī. Un tad tur arī kopā tas notiek. Tā komanda strādā no Kostliča puses, tā, kas viņam ir komanda, jā, un no manas puses viņi liek trasi, sagatavo, un tur beigās stāv divatā ar Kostliča. Būtībā ar leģendu arī tā, paši kā Bold Millers, jā. Un tad tā liekas, un tā kā no sākuma, jā, wow, pēc tam jau tas ir, tā ir ikdiena, tas ir pilnīgi normāli, tas nav nekas tāds, jo tu esi aizracies līdz tam. Un mēs jau tādi paši vieni cilvēki esam, kuriem patīk. Mēs gribam, mēs ķeram to perfekto griezienu, perfekto braucienu. Bet jūs tad šo te komunikāciju un kaut kādu veidu attiecības arī uzturējāt, ārpus kalna? Jūs sazinājāties kaut kādā veidā, tur kopīgi, gājāt kaut kādas lietas darīt, lai varētu iepazīt, pieņemsim, tādu leģendu kā personību? Vairāk jau, visi tie lielie braucēji lielākoties ir tādi, mēs esam, arī tā skaitā, mēs esam ļoti ieslēgti kā bišķiņi sevi visu laiku. Tādi ļoti, es neteiktu, ka mēs esam introverti, bet mēs neesam arī tādi ritīgi ekstraverti. Mums visu laiku tās domas savas galvās, un nebija tā, ka tu ej tur, ikdienā tur baigi satiec. Tur katram savs dienas režīms, jā. Tu pieturies pie viņa, un katram pilnīgi savādāks viņš būs. Katrs cits tur celsies ļoti agri, cits vēlāk, ko viņš atkarībā darīs pēc treniņiem, jā. Tad būtībā viss, ko tu varēji, tā kā, kad tu runā ar to cilvēku, bija tikai un vienīgi uz kalna citreiz, bet arī citreiz. Jā. Tas nebija tā, ka, ja tā komunikācija veidojās, tad viņi veidojās, bet ļoti daudz ir tāda. Es arī esmu ļoti tāda uz iekšu vairāk. Jā. Ja es trenējos, tad vienmēr trenējos. Es nevienu sportistu nekad negaidīju, nevienu savu draugu uz kalna negaidīju. Es uzreiz augšā pa pacēlāju, un tad treneris visiem rācīja, kāpēc saldēja par 3 braucieniem vairāk? Šī iemesla dēļ, jā. Tāpēc, ka tik, cik tu ļoti būs nokoncentrējies tam darbam, kas tev jādara, tik arī tev būs pēc tam tie augļi, jā. Jo tu vairāk izdarīsi, jo tev būs labāk. Te nav tas stāsts, kad lēnā garā, tur 5 braucienus nobrauksim. Nē, 15 būs. Un tas būtībā jau tu iepazīsties ar tiem sportistiem tikai tā, lēnā garā, kopā sanāk vairāki treniņi, ja? Un tad jau jūs tā kā viens pie otra jau pierodat. Sveicināt, kā iet, ko darat un tā tālāk. Un komentāri arī kaut kādi par tehniku, piemēram, arī, ja, kad pasaka kaut kā, kaut vai tas Kostličs treneris Ante, tētis viņam, ja, pasaka, vai ne, tad arī, tad, jā, viņš atzīst.
Tad tev liekas, jā, viņš ir slalom leģenda būtībā, tas viņa tēvs, tas treneris. Tā kaut kā, jā. Vienreiz gan Šifrina bija ļoti dusmīga. Mēs divatā trenējāmies. Ar Šifrinu? Jā, divatā. Divas reizes mēs esam divatā trenējušies. Bija tā, ka tikai viņi arī bija ļoti agrāk, šobrīd viņi ir ļoti uz āru. Ļoti, tur dēļ tām sociālajiem mēdījiem, tur viss tas mārketings un tā. Tā agrāk tā nebija vispār. Es ļoti labi runāju, draudzējos ar viņu mammu, tur ar Stafam, jā, bet viņa bija tāda vispār, kastīte staigājoša. Vispār, nekā. Ar sveicināšanos arī apmēram. Sveiki. Jā. Un tad vienreiz viņa bija ļoti dusmīga. Man liekas, viņa bija dusmīga. Gan jau, ka nebija, bet zini kā, tomēr treniņš iet uz priekšu, un es dabūju tieši traumu tajā brīdī. Es nokritu pirms viņas trasē, iegāja slēpes starp mietiem, dabūju sitienu no abām pusēm, beigās ar ģipsi vēl bija. Saiti bija pārplēsus. Bet arī man no trases nevar dabūt ārā. Un tāds sajūta, zin kā, ka viņa jau tad bija top. Jā, es jau tikai līdz tam topam centos nokļūt. Un tā. Bet tā, gan jau. Tagad jau viņa smaidīga. Labi. Tu teici rācija. Tev ir rācija visu laiku treniņu laikā? Nē, mums nav iebūvētās rācijas, bet mums ir rācijas uz kalna. Trenerim ir rācija, visam stafam ir rācija. Rācija startā, rācija pie mugursomas lejā, un tev visu laiku tas kontakts ir jāuztur uz treniņu, lai tu zinātu, ko tev atgādināt pirms trases, ko pateikt pēc trases, jā, un izrunātu to vispār būtību, cik daudz braucienus mēs braucam, kas notiek, un tā tālāk. Bet trasē nē. Trasē tu dzirdi tikai, ka treneris kaut kur no muguras bļauj. Sakot, tas, ko es dzirdu, jā. Liels darbs, lielāks nekā vajadzētu, varbūt, ja daudz varētu pat. Bet tā ir tas, ko tu stāsti. Es saprotu, ka nevis 2 stundas, bet 4 stundas, nevis 5 braucieni, bet 15 braucieni. Tā bija, kad man likās, man viss aiziet vienmēr pa 110%. Bet tad arī bija viens treneris, kas man pateica, Lāda, nav vienmēr 110%. Jo tajā brīdī, kad tu visu laiku nonstopā 110%, tu tā kā nespēji vairāk kaut kādā brīdī pieķer sev, ka tu neizbaudi vairs to procesu. Tu jau tā kā automātiski, tā kā mašīnai. Jā. Man bija arī saruna vienreiz ar Edi, ar freestyle, kas Lansmani ir. Viņš saka, arī tā kā jāatrod tas foršais laiks tam savam slēpēm. Jā, tu aizēji uz darbu, tu paņem tās slēpes, jā, tu pielic viņas pie kājām, tu atstrādā to darbu, aizēji mājās, jā. Un tad meklēju, un tad vēl jūs domājat, kā tās slēpes pareizi sagatavot attiecīgajam kalnam. Bet tev vajag tā kā randiņu ar tām slēpēm, saproti? Tā kā aiziet un tā kā es ar dēli, jā. Man tas bija fani, man tas patika, man gribējās un tā, un kaut kas savādāk, citas emocijas. Un tad es sāku saprast, ka ir jāmeklē arī tas cits veids, kā ar tām slēpēm paslēpot, jā. Tas sākās ar to pašu pūderi. Beigās tas jau bija ar skitūringu, jau ar kāpšanu. Tas jau vairāk gan attīstījās, kad jau es beidzu slēpot. Ja? Jo man gribējās slēpot, bet es nevarēju atrast to vietu, ja? Kā slēpot, kas varētu būt tas savādākais. Jo es nelūkšu kombināciju, neiešu trasēs izsmietas vairāk. Nē. Protams, es varu nostāties trases lejā vai skatoties pasaules kausu. Es izbaudu katru to brieziņu, ko tas labais sportists uzstājas. Ja? Bet tev jāatrod tas laiks, kā tu arī vari savādāk to laiku pavadīt ar tām slēpēm. Slēpojot uz kalnā. Ja. Tas varbūt arī kaut kādā brīdī bija ar kalnā kāpšanu vai, piemēram, apgūstot climbingu, ja, pa sienām un feretes un tā tālāk. Bet būt kalnos, būt tajā visā tajā saiknē, kad nav tikai tā, ka tu uzbrauc to trasi augšā, nobrauc no trases lejā un viss tavu slēpošana vai kalns beidzās. Ja. Nebeidzās jau, jo tam visam apkārt ir tik daudz iespējas, ko darīt un atrast. Tādā ziņā, jā. Kā tev gāja šī sportiskā karjera? Kurā brīdī tu saprati, ka sports ir noslēdzies priekš tevis? Un kāpēc? Man tajā brīdī bija vairāk tas, ka tas nebija mans. Es to nevēlējos vēl, es negribēju beigt, es gribēju vēl slēpot. Vairāk tas bija pat vairāk finansējuma dēļ tajā brīdī. Līdz ar to man bija tas bija vislielākais laikam pārdzīvojums, jo viņš vienkārši aptrūkās. Nebija, vajadzēja vairāk. Un, tā sezona viņa izmaksāja tajā brīdī, cik viņa izmaksāja, jo, piemēram,
Ja tajā brīdī bija izveidojusies tāda komanda, kas ir džekiem, tāda stabila pasaules komanda džekiem, tad meitenēm tāda īsti nebija. Nu, mēs tā kā mēģinājām ar to Liviju Magoniju izveidot, un Kaspars no Latvijas, kas bija tas galvenais cilvēks, kas tā kā vispār bīdīja to sporta veidu un atbalstīja un deva iespēju, un arī atradās uz kalna tajā pašā stafā, ja, un tā arī fenomenāli. Ja. Cilvēks no malas vienkārši, un viņš tur ir. Viņam interesē, viņam patīk, un viņš dara. Ja. Un meitenēm nebija tās komandas. Mēs tā kā mēģinājām viņu izveidot, bet visu laiku meitenēm tādas kaut kādas kaprīzes tur, ja, un tur nevarēja. Un jebkurš treneris nevar būt kalnu slēpošanā treneris meitenēm, sieviešu izlasē. Ja. Tas ir vēl viens tāds. Jo meitenes viņas ir savāks, viņas tur kaut ko berzējās. Ja džekiem tur, čau, tur visi forši, tur, ja, tad meitenes tādas, bišķi skečī vairāk ir. Un līdz ar to nebija, un līdz ar to tās finanses, to lielo finansējumu, kas bija vajadzīgs, viņi nevarēja sadalīt daļās. Lai tur visu kopā saliekot, mums sanāk tas viens treneris, kurš izmaksā 60,000 tikai viņa alga sezonā. Ja. Tikai alga, bet viņš ir ēd, viņam vajag transportu, viņam jādzīvo, viņam ir skīpas, visai komandai skīpas. Ja. Doma ir tāda, 5 meitenes samet kopā vismaz 60,000. Tikai tad tev ir treneris. Viņš vēl nav paēdis. Viņš vēl nav paēdis tajā brīdī. Ja. Tā tas ir. Viņš tajā brīdī, ja viņš ir bijis Tīnai Mazē treneris, Itālijas izlasē treneris. Ja. Cik es arī, viņš arī pēc manīm bija Petrai Vhovai treneris. Ilgus gadus tas ir tas treneris, kas viņu uzvilka līdz 1. vietā. Ja. Kas ir pagaidām. Tagad pasaulē ir labākā slalomā būtībā. Vai nu Šifrina vai Petra jāuzvar būtībā. Un tā tālāk, jā. Tad tas finansējums bija tāds vislielākais kritums. Un mēs arī tā kā, no valsts arī bija tāds limitēts atbalsts. Teiksim tā, viņš bija ļoti mazs. Ar viņu pat īsti nevarēja, es nezinu, varēja būt dažas slēpes nopirkt, jā. Man slēpes vajadzīgas ir, 6 slalomā, 6 gigantā. Plus vēl man vajag ātrums slēpes, kaut gan es neesmu ātruma braucējā, bet priekš tehniskajām disciplīnām, priekš giganto vai tās ātrums slēpes, lai tu varētu trenēties. Jā, lai tu būtu ātrāks, labāks, tu trenējies priekš giganta gan slalomu, gan supergigantu. Jā. Un tas tā inventāra ziņā, tas viss salasās kopā lielas finanses. Lielas, jā. Nians, tu teici, ka tev vislabāk padodas slaloms un arī patīk vislabāk. Ja? Jā. Bet tagad tu saki, man vajag 6 slēpes, gigants, tas, tad tu brauc arī. Tas ir maz, tas vēl maz. Es īstenībā par to arī gribu parādīt, jo man dēls 14 gadus, ja? Viens. Ja? Un es ar to ļoti labi tiek galā, bet es neesmu sportists, protams. Bet tā tad es saprotu, ka tu visu laiku brauc visas disciplīnas, pareizi saprotu? Visas neaizbraucu. Tā kā treniņos, jā, centies pēc vairāk labi. Tur, piemēram, ātruma disciplīnas nav tik vienkārši trenēties. Aizbraukt uz kalnu, uzlikt slalomu vai gigantu, tas ir daudz vienkāršāk. Ātruma disciplīna jābūt norobežojumam, trases garums, attiecīgais kalna reljefs. Ja? Tur nevar jebkurā trasē uzlikt supergigantu vai nobraucienu. Tāpēc ir tikai tās dažas trases, līdzīgi kā bobslēja trase. Ja? Ir tikai tās trases, kur viņas ir, ja? Jo tur ir cits ātrums, tur ir cita bīstamība, tur ir jāskatās, vai tur viss atbilst kalna platums, tur visi tie lēcieni. Ja? Un tāpēc tās ātruma disciplīnas arī tu vari tikai trenēties tajās vietās, kur tu vari trenēties. Tās tikai dažas vietas. Un arī līdz ar to tev vajag to sniega daudzumu attiecīgajā vietā, lai viņš tur ir tajā brīdī. Ja? Un, tāpēc tas tev sanāk rētāk. Bet jā, būtībā supergigants bija normāla treniņa disciplīna priekš gigantu. Ja? Tu sāc labāk braukt supergigantu, jūt, ka tu arī gigantā pieliec. Ja? Un, jā, man ilgus gadus labākā disciplīna bija slaloms, un tad vienā brīdī man pēkšņi gigants aizgāja. Un tad man tā bija, es vairs negribu slalomu trenēties, un tā gribas tikai gigantu trenēties. Tu esi braucis Kids Bīlē pasaules kausā? Nē, nav. Meitenēm nav. Okay. Nav meitenēm. Tur Lindsija Vongan pagājušajā gadu nobrauca to posmu. Viņa visu laiku bija viņai tā runa, ka viņa grib vīriešiem jau sacensties. Jā. Kad viņi varētu, bet tā beigās, es domāju, ka tas tā nenotiks vienkārši. Tas ir normāli, ka tas tā nenotiek arī. Un tad viņa Red Bulls viņai bija norganizējis pasākumu, kur viņa naktī tumsā, tā kā, protams, ar gaismām, bet naktī izbrauc Kids Bīles trasi. Tur ir video pat, man liekas, un tas viss uzfilmēts. Un tā, tad bija uztaisījis sev tādu momentu. Un tā. Kaut kā tā. Jautājums par sieviešu un vīriešu
situācija kalnu slēpošanā, tavu pieredzi. Redz, tu arī saki, ka puiši tur varēja sadarboties, atrast meitenēm bija grūtāk, bija berzēšanās, kur tie kids bija, lai tikai vīrieši brauc. Kā šis ir kalnu slēpošanā? Jo, kāpēc es jautāju? Es jautāju, tāpēc, ka šobrīd tātad līdztiesības konteksts ir ļoti būtisks. Ja, ka visiem ir vienādas iespējas un arī attiecīgi attieksme. Vai tu esi sajūtus atšķirību kaut kādā veidā, tāpēc, ka tu esi meitene? Būtība, nē. Nav tā, ka mums tā jūs meitene. Jā, ir runas par to, ka meitenēm vispār ir vieglāk visos sporta veidos. Tas ir jebkurā sporta veidā. Visam liekas, nav tāda konkurence, jā, bet ir tā pati konkurence. Sevišķi kalnu slēpošanā. Labi, varbūt ātrumdisciplīnās ir mazāk tās meitenes, kas brauc, bet arī vīriešiem ātrumdisciplīnās ir daudz mazāk vīriešu, kas brauc nekā tehniskajā. Un, līdz ar to varbūt tas vienīgais, kas ir tāds izskanējis, ka, sievietēm pasaules kausā nekas tāds nav, bet īstenībā, ja mēs tā paskatāmies un kaut vai par to, ka ļoti daudz sieviešu sporta veids nerāda pat televizoru. Tā kalnu slēpošana, piemēram, rāda pa Eirosportu. Sievietēm rāda. Redz, šī ir tā atšķirība, par ko es runāju. Nerāda, un mums, daudzus nerāda. Daudz mums rāda, sievietes rāda. Un tas ir, tad tu jūti to, ka mums ir tā diezgan balansā. Ja? Un, ja tu esi pasaules kausā sievietēm treneris vai pasaules kausā vīriešiem treneris, jūs esat tā diezgan līdz, neskatās, ka tu jau tur kaut kādā meitenēm tikai trenēji, ja? Vai arī, neizjūt tā. Tās līdztiesības ir diezgan vienāds. Kāpēc mums atšķirās kalni? Ir tāpēc, ka agrāk bija tā, ka sezonas sākums, sezonas beigas tikai ir kopā, ja? Un starp visā sezonā katram notiek citās vietās tie pasaules kausa posmi. Pirmkārt jau vienkārši, lai tas tāpēc olimpiskās spēlēs ir abnormāli grūti nodrošināt tam visam kvantumam, visu to dzīvošanu, visu to, jā. Līdz ar to tāpēc sanāk sadalīt sievietes ar vīriešiem. Katrs kaut kur citur atrodas tajā brīdī, jā. Un tikai sezonas sākums, sezonas beigās ir kopā. Tagad pat sezonas sākums vairs nav kopā. Vairāk Levī nav vīriešiem, jā. Un tas laikam tajā brīdī tas bija... Tas ir tāpēc, ka vienkārši tas ir vieglāk tā norganizēt šīs sacensības, jo tas ir ļoti daudz sportistu, jo ja sievietēm un vīriešiem piedalās gan 90 sportistiem pasaules kausā. Jā, un viņi visi ir labi. Viņi visi labi. Ok, tu startē to sliktāku numuru, tev, protams, trasi ir sliktāk un tev ir grūtāk nostartēt, jā. Bet savādāk, nē. Mēs varējām ar vīriešiem, es ar Kostliču trenējos kopā, un viņš neteica, nē, ko tu tur meitenei malā pasēdi. Redzi? Mums, nē, tas nav nekad tā nav bijis. Viss ir diezgan, mūsu sporta veidās, var teikt, tiešām mēs esam diezgan līdztiesīgi. Protams, mēs nesāksim sacensībās sacensties, jo tas ir, man liekas, ka tas nav normāli un tā tam nevajadzētu būt, jā. Jo, vīrietim ir vīriešu uzbūve, sievietei ir sievietes uzbūve. Un, attiecīgi, ir kaut kas, ko sieviete var ar savu organismu panest un ko vīrietis var, jā. Ja vīrietis var ilgākus gadus pat trenēties nekā sieviete, tas sievietē ap 30 jau ir tas pēdējais brīdis, kad jau viss lielākoties 33 gados maksimums. Cik Lindsijai gadu viņa beidz salīdzinoši nesen? Jā, viņa beidz arī, protams, pār 30, bet tur jau bija vairāk, man liekas, arī cits stāsts to, ka viņa jau cīnījās un entos gadus, jau cik tur vairāk kā 5 gadus nespēja līdz galam tā kā atnākt, nostāties tā kā, jā. Jo, lai tu būtu pasaules kausa sportists, labākais pasaules kausa sportists ir tāds, kurš nevis aiziet un novinē kaut kādu posmu, bet kurš var pēc kārtas. Pirmais trīnieks ir visu laiku konstanti, jā. Viņš visu laiku uz tā pedestāla. Un to sezonas noturību uz rezultātu ir ļoti grūti noturēt, jo sezona ir gara un arī sacensības, tās pašas sacensību posmas, viss tas sacensība tā viena, kur tu startē, jau arī ir izvilkts 4 stundās, jā. Tu aizēji, iesildies, aizēji uz trases apskati, tad tu gaidi startu, atkarībā kā tu tas starta numurs, tad tev vēl kā otrā trase, ja tu tiec uz otro trasi, ja, tad jau otrās trases apskate. Un to noturību, visu saglabāt, visu to sacensības laiku, to fokusu, lai tu var labu rezultātu uztaisīt, un tas viss sezonas garumā. Tas ir ilgi, ja. Vai tu esi piepildījusi savu sportisko sapni visā savā līdzinējā karjerā? Daļēji jā. Daļai ne. Tas ir tā lielākā sāpe, kas man bija, un kāpēc arī man bija grūti pabeigt to slēpošanu. Es īsti no sākuma arī nesapratu, ko es tad darīšu, vai ne? Jo man gribējās, es tikai redzēju sevi tajos treniņos.
viss, ko es biju darījis, bija trenējuma process. Es zināju no gada, kur es kad atradīšos, kad būs kurš posms, kur būs sacensības, kur es trenēšos, treniņu nometnes, visu to tu zini. Vairāk jau tas, kad gribējās vairāk. Es zināju, ka es varēju vairāk, treneris zināja, ka es vairāk, visi zināja, ka es varēju vairāk. Bet es neizdarīju līdz galam, tā kā to, ko es varēju. Un bija kaut kādi klupšanas akmeņi, kuriem tu netiec galā. Sākās kaut kādas mazās mikrotraumas. No mikrotraumām arī tev beigās vajag 2 mēnešu atlapšanas to laiku, procesu. Tas arī paņem gan psiholoģiski, gan fiziski, lai tu atkal varētu būt un trenēties un sasniegt to labo rezultātu. Tāpēc protams, es saprotu, es esmu tikusi līdz tai pasaules līmenim, es tiku līdz tiem pasaules līmeņa treniņiem, līdz pasaules kausam. Bija tas viens labais rezultāts, ko es uzskatu priekš sevis kā vienu tādu ritīgu atskaites punktu. Un tad, protams, ir tās treniņu uzvaras. Tās ir vissaldāk. Kamēr līdz sacensībām tu iznes to labo rezultātu, paiet ļoti ilgs laiks, jo treniņos jau mēs visus tur šitā. Ja tu trenējies ar Itālijas izlasu un Itālijas treneris pastāstīs, tas ir Leldas laiks. Un tas apbrauc Briņoni. Un, tā. Un, tās uzvaras bija daudz treniņos, bet es līdz galam viņas neiznesu tajā lielajā arēnā. Un tas bija laikam tā lielākā sāpe, jo zināju, kas varēja, treneris zināja, kas varēja, bet tas viss apgriezās. Tā. Kas tev bija pozitīvākā emocija šajā sporta daļā, ko tu atceries ar vislielāko prieku? Process vairāk bija tas, laikam, kad pat nebija tā, es tad sasniedzu baigi labo rezultātu. Jā, es priecājos par rezultātiem, es priecājos par vietām, es priecājos, ka es varēju labi nostartēt. Bet viss tas process jau sagādāja to patīkamu. Es esmu tāds rītīgs procesa cilvēks. Es tā kā uz to gala mērķi, forši mēs aizbrauksim, mēs tur būsim, mēs tur ne tikai uz kalnu izbaudīsim, bet aiziesim, uz restorānu paēst vai tur vēl visu kaut ko un tā. Bet man patīk tas viss process, kā labāk, kā atrast to veidu, kā tu vari trenēties. Plānošana visa, tu saproti to, ka tev jāizbrauc uz tām sacensībām, tad būtu uz tām. Bet varbūt šajās sacensībās būs tās labās meitenes, un man vajag ar viņām pamačoties. Varbūt uz šī kalna trenēsies tie, un tad tā visa saziņa atkarībā ar treneriem vēl. Mums ir kooperācija, vai mācam uz turiem, braucam, tur trenējamies. Nedēļu iepriekš vai nedēļu ilgāk paliekam tajā brīdī tur un trenējamies. Viss tas process bija ļoti tāds baudāms, un tas bija tas, kas man sagādāja prieku un kāpēc es to gribēju darīt. Un tā, jo sacensības. Viņās tev var būt tāda pašsajūta un arī šitāda pašsajūta pēc viņām. Tu var gan pozitīvas, gan negatīvas emocijas gūt kaut kādā ziņā. Bet, ātri jāpārslēdzās. Jāskatās jau uz nākamo dienu. Ko tu uzskati par savu augstāko sasniegumu sportisko? Sportisko augstāko laikam būs 22. vieta pasaules kausā, kas Zagrebā pasaules kausa posmā, kas skaitās kā garākā slaloma trase vispār, kāda sievietēm. Un, tas ir tāds saskaites punkts, kas man ir es izdarīju, biju. Bet gribējās vairāk un bija daudz reizes, ka varēja, bet bišķiņ pietrūks. Un tas laikam tas bēdīgākais tajā kalnu slēpošanā, kad sev tīrēs jau tikai tas viens brauciens. Ka tu nevari to otru vēl paņemt un tajā 30 tikt, jo tas top 30. Tagad tu vispār pirmais stāsts, ka tu tiec top 100 iekšā, visā lielā rangā. Tas jau ir tā apmēram, ja mēs rēķinam samēram kā tenisā. Tas top 100 raketu, tu jau esi kruts. Un mēs, ja es biju ap 60. vietu tajā rangā, tad tas jau bija un tas bija labi. Un tad nākamais ir tas top 30. Un tajā būtu visu laiku iekšā. Tāpēc tas tāds, ko es skaitu kā labāko rezultātu sev. Un olimpiāda? Olimpiāda man ir tā, ka man ir vienmēr kaut kā nav paveicies. Kaut kā tas, vai man nebija fiziskā forma uz to brīdi, vai arī tās pirmās olimpiskās spēles. Man bija tāds, ka mans treneris nebrauc ar tiem cilvēkiem, kuriem es esmu ikdienā nebrauc līdzi. Man bija jābrauc Latvijas izlasi līdzi. Un tā, bet pēdējās olimpiādas man bija smagas. Es saslimu vienkārši. Un viss. Un līdz ar to man tas treniņu process tajā brīdī nobruka. Un man nebija tā labākā forma uz to brīdi tieši. Es varēju nostartēt, bet nebija labākā forma. Līdz ar to man tās ar olimpiādās atmiņas par rezultātu ziņā ir tādas. Sanāca tā, kā sanāca. Bet
Bet tā kā par olimpiādu, jā, tas ir vispār kaut kas cits. Ja pasaules kausa vai Eiropas kausa aplis ir kaut kas cits, tad olimpiāda ir vispār kaut kas atkal cits. Jā. Tur viss atkal mainās. Kooperācija, kas tev ir pasaules kausā, nenotiek olimpiādē. Jā. Tāpēc tu esi iemesta jaunā komandā, ja es saprotu, nav pierastā procesa. Jā, kā saka, lielākoties jau olimpiāda vispār ir tāds kalnu slēpošanas ziņā, tas ir diezgan liela, vispār kalnu slēpošanas tajā treneru lokā, vispār tas tāds zobu sāpes. Bišķiņi. Tāpēc, kad nokļūt līdz turienē, tu īsti, tev atkal visa tā tava, tev viss ir, piemēram, tev ir bāze tur Eiropā, jā. Tu zini, kā jau tur ceļo, un tagad tev jābrauc tur piemēram, uz Koreju. Jā. Jābrauc ir, un tas tev viss jādomā, kā tu mietus tur dabūs. Tas cilvēku kvantums ir abnormāls apkārt, jā. Tā visa ceļošana no kalna vai apakaļ uz kalnu, tas jau nav tur. Tur citreiz ir tā, ka tev stundu jābrauc tikai uz kalnu, no tāds iemetiņa, jā, kaut vai arī tu nevari aizbraukt tā, kad tu gribi, jo nekad jau nav jums ir piešķirt savējie transporti. Jums jābrauc ar to publisko olimpisko transportu, jā. Tu nevari tur savām 6 slēpēm visu laiku ceļot šurp turp apakaļ. Tādā ziņā tas, tur pilnīgi savādāk. Ja tu uz pasaules kausu aizbrauc, tu nobāzēs tur, kur tev viss ir zināms, tev zini viss treniņtras, tad tu tur aizbrauc kā uz jaunu vietu. Pilnīgi jaunu vietu, jā. Tev viss treniņa apstākļi, tu jau, pirmkārt, kooperācijas tu nevar dabūt tādas pašas kā pasaules kausā vai Eiropas kausā priekš treniņiem, jā. Jo tur, tāds tev pretīm sēž korejietis, kurš regulē, piemēram, treniņu laikus, jā. Viņš nezina neko, kas notiek tajā. Viņš saka, ieraug Latviju, Latvija ir Lietuva. Ja? Bet es ar Lietuvu nekad neesmu tā trenējusies. Ja? Nav. Tu trenējies vai uz Itāļiem, Austriešiem, Norvēģiem, Zviedriem, ja? Un tā, vai ne? Ar tādām augstākām valstīm, kam jau ir tie sasniegumi. Tā, jā. Daudz jau viss kaut kas. Labi. Cik tev liela bija komanda, kas tev palīdz? Jo vienkārši tas, ko es klausījos, ka tur viss tās sezonas aplānot, ja tur pa slēpēm rūpēties, tur visi braucieni, tur tomēr vajag kaut kādu atbalstu. Tādā labākajā posmā komanda bija tā, ka bija treneris Livio Magoni, tad bija Kaspars bija kā treneru palīgs, un viņš arī visu ar slēpēm darīja, visu saistībā ar slēpju sagatavošanu, uz kalnu notransportēšanu, ar braukšanu. Lielākoties, būtībā viņi bija tādi 2 cilvēki, kas bija, jā. Un tad bija, protams, kaut varēja pievienojās fizioterapeits, bet tas bija ļoti reti, jo tās ir izmaksas nenormāls. Un reti, kurš fizioterapeits, viņš ir fizioterapeits, viņam jāslēpo. Un jāuzved vismaz viens pāris slēpes, vai varbūt mietupāk, jā, vai jāmāk iedot, vai nostāvēt uz tā ledus, kur tu tur uz dibeni var nošūkt lejā beigās. Tas tā kā viņa obligātā prasība? Obligātā, tāpēc, ka tu paņem fizioterapeitu, viņš tev izmaksā kā cilvēks. Tev jau savādāk, ja tev vajag vēl vienu, tev vajag stafu apkārt. Normālā stafā, ja mēs pastamies kaut tā pasaules kausa komanda, kas nostājās pašās beigās uz tā piedestāla, viņi ir 10 tie cilvēki, jā. Jo tā trases līdzināšana, trases sagatavošana, filmēšana, pārlikšana, ja, un cilvēks, kas visu laiku sportistu ceļo apkārt, paņem ļoti daudz to, tev vajag tos cilvēkus. Tev viens cilvēks to nevar izdarīt, jā, vai 2. Ja. Līdz ar to tā komandiņa jau bija maziņa. Tas jau bija būtībā treneris plus Kaspars, kurš visu laiku ir bijis. Ja. Un, kas tajā brīdī bija vairāk kā mēs bijām International Ski Team. Jā, tāds nosaukums ir figurējis, un tā bija tā mana komanda, mūsu komanda, tā kopējā izveidotā. Daudz cilvēku vajag, bet viņus nevar tā dabūt. Ko vecāki, kā viņi reaģēja, kad redzēja, ka tev viss sāka sanākt, un tu brauc pasaules kausā un olimpiādē piedalies? Būtībā, kas tas bija vairāk, ko tu vari saņemt, tas ir vecāku atbalsts tikai. Jā, un, jau tajā brīdī, kad es aizgāju no mammas kā treneris, protams, viņa bija bišķiņā aizvainota, bija apvainojusies. Jā, tomēr viņa ir ieguldījusi, ielikusi manī. Jā. Un tagad tu ies cirbi, bet es nevaru. Ja es gribu būt tālāk, man vajag ārā no tā pilsētas kalna. Jā. Un ja tev ir komanda tā kā Latvijā, tev ir tie bērni, jā, tu trenē viņus, un es tev nevaru paņemt līdzi. Un līdz ar to tā ir vairāk tajā brīdī tev pārvēršās kā tikai ģimene, jā, pie kuras tu atbrauc, kur atbrauc pie tevis, atbrauc vai uz sacensībām vai tā.
Jo, man jau vēl 2 jaunākas māsas. Jā. Viena māsa ir tagad arī treneri, pirms tam viņa arī labi slēpoja. Un tad mums vēl viena jaunāka māsa, kur mēs šobrīd jau tā kā, cenšamies. Man ir tā pieredze, es gribu, viņa arī apsēdusies man pie galda un saka, kāds ir mūsu plāns, kā mēs darām. Un tad tā, ģimene jau, protams, viņa vienmēr ir, tas ir svarīgākais, laikam, lielums. Kalnu slēpošana, vispār sportā, jebko tu, man liekas, nezinu, tur mūzika vai kas, ja nav ģimenes atbalsts, ir daudz grūtāk. Visu, man liekas, izdarīt. Kaut vai to pašu atbraukt uz lidostu pakaļ. Tā, ļoti svarīga lieta. Tad sports viss līdz šai dienai. Jā, tātad tev ir kaut kāda viena liela atziņa, ko tu esi sapratusi par savu šo te pieredzi, kas ir bijusi līdz šim brīdim? Līdz šim brīdim. Tagad, vairāk, ja es runāju par to, kas ir bijis, jā, tad tā pieredze, ko es sapratusi, es zinu, ka to pasaules kausu viņu var sasniegt, ir kaut kādas darbības jāizdara, tev ir zināšanas, tu to var izdarīt, tu zini, kur meklēt, ko darīt, jā, un tas tā viss tā informācija, tas viss, ko tu apgūsti tajā visā, jā, tas ir nenormāli, tas ir neatsvarami. Ja ir treneris, kas ir, piemēram, sēž Latvijā un trenē bērnus, viņš tam bērnam var iedot līdz 14, 16 vairs, 14 gadiem to kaut ko var tur atslēpot, ja vai aizbraukt uz kādu nometni ārzemēs un tā. Bet, ja tu gribi vairāk, tur jābūt trenerim, kurš tur ir bijis, jā, kurš ir redzējis, kurš zina, kā notiek kaut vai tā pati komunikācijas ar treneriem, jo ļoti svarīgi, ar ko tu trenējies kopā, jā. Un tad jau, protams, tagad jau ļoti svarīgi ir tā sociālais viss, jā. Sociālā vide, kā tu sev pasniedz, ko tu dari. Ja manā laikā tas bija tā, tur, jā, tā kā tev bija kaut kas tur jāieliek tur un tā, tad tagad jau, man liekas, ļoti liela daļa savu sportistu sevi nodrošina ar to, jā, ar to sociālā vidē, kas ir. Un tas reiz varbūt pat viņš ir sociāli izskatīgāks, bet varbūt nav tik labs sportists, bet cits ir labāks sportists, bet viņš nav tik sociāli tāds, skaisti savu izvērtēt, uztaisīs, jā, un līdz ar to tas šobrīd tas jau ļoti tāds iet viens roku rokā, tā kā tu nevari būt tikai labs sportists, bet tev vajag abus divus, lai tu jau, uz ko tas beigās viss atdurās, tu vari būt labs, bet tev vajag finansējumu, tev vajag komandu, tev tas viss ir jāapmaksā. Un tās ir tās lietas, kas ir svarīgas, par ko ir jādomā, jo, viņš ir labs slēpotājs, jā, bet ko tālāk? Ja tu gribi tālāk, tad tev tam visam ir jābūvē viss apkārt, lai tas iet un kustētos. Nevis tikai tu uz tā vienu kalnu tur sēdi. Bet tagad, ja es runāju par bērniem, kopš es trenēju, tā kā jau šobrīd tā aktīvi tikai 4 gadus trenēju bērnus, tā kā neko citu nedaru, iepriekš paralēli, ja? Tad kā pasniegt bērnam to, kā ar viņu strādāt, lai viņam patīk tā slēpošana. Jo viens ir iet un nodrulēt, tā kā es līdz 14 gadiem non-stopā trasē, un es pasaku, man apnika, jā. Neinteresē vairāk. Ka nav tikai sacensības, kad ir jāatrod tas veids, kā to bērnu iesaistīt, jā, un ar viņu strādāt dažādās vidēs, nevis tikai trasē, bet braukt un pabraukāties pa brīvu, aizbraukt uz kalniem, aizbraukt uz turieni, jā. Ka tas viss ir tāds process, un tas ir tāda liela kultūra, tas ir tāds kopums, jā. Ka nav tikai tā, tu atbrauc uz to trasi, nolaist tās slēpes un brauc tikai par to trasi. Jo tajā brīdī tas bērns jau tu jūti, ka viņam nav vairāk tā degviela iekšā vairāk, jā. Kad jābrauc par viņu pa mežiņu. Nevar, tev jāiet ar viņu jābrauc pa to mežiņu. Pa mežiņu taču ir forši, brāl. Jā. Tas ir citreiz pat svarīgākais tāds, apmēram, trenējamies reiz, brauksim pa mežiņu, un visiem uzreiz smaids. Klausies, tu ieminējies īstenībā par kalnu kultūru. Jā, mums šis podcasts ir par kalnu kultūru, par cilvēkiem, par nodarbību veidiem, par kalniem kā tādiem. Kā tu sevi redzi nākotnē kalnos? Nākotnē kalnos? Es gribētu redzēt sev tā, ka es tiešām esmu kalnos visu laiku. Jā. Jo, ja tagad es nospraudu tādu mērķi, kad es kaut ko sasniedzu, es kaut ko zinu, un es gribu to atstāt kādam vēl, kas ir šeit, saviem Latvijas bērniem, iemācīt Latvijas kalnu slēpotājiem, mazajiem kaut ko atdot atpakaļ. Un, es esmu paņēmusi kaut ko, vai ne? Un man gribas iedot tās savas zināšanas, jā. Un, ja es strādāju ar bērniem un jauniešiem, tad man tā vīzija vispār ir tāda, ka, ja kaut kādā brīdī likās, ko es kā sieviete kalnu slēpošanas treneris, tas ir abnormāls darbs, tas ir vīriešu darbs, būsim reāli, tas ir vīriešu darbs. Tā.
visas tās pakas lielās mietu transportēšana, viss atrasties uz kalna, jā, viss tas. Tad tagad, ja mēs skatāmies Mikelē Šifrenē, treneru galvenajā, kas sieviete. Un tad man tā, bet varbūt uz mums beidzot arī nopietni sāk skatīties, jo visu laiku tu aizies to tīm kapteiņas mītingu, ja? Un tur visi vīrieši. Tā kā un ienāk kāda sieviete un viss tā, jā, sieviete. Redzi, tā, tomēr gribi, ir. Lai, tā es varētu piekrist, ka jā, tur tā tēma arī, jā. Bet ka tu gribi, lai arī uz tevīm. Bet tas ir atkarīgs no tevis. Tas jau nav atkarīgs no tā, vai tu esi sieviete. Es tā domāju. Ka tas ir tas, kā es redzu. Tas ir atkarīgs no tevīm. Ja redz, ka tu esi gatavs strādāt un tu atbrauc konstanti, ja mēs esam sarunājuši 8 būt uz kalnu vai 6 no rīta uz kalnu, tad mēs esam bez 10:06. Mēs esam pie paša pacēlāja durvīm, un mēs tur esam. Mēs neesam treneru rindas galā, ja mēs esam pirmie pie durvīm. Ja? Un tā tas veidojās, tas respekts par to treneru. Vai arī, piemēram, šogad Austrijā bijām Hintertuksā. Man bija 2 mietu pakas, un mums pasauc, kā visi treneru rinda, ja? Un pasauc, lai tās mietas pakas tiem, kam mieta ir uznest augšā. Tā kā ielikt kontrolā pirms visiem treneriem, jo treneriem pirmajiem atveras pacēlas tikai tādai lielajai, milzīgajai, nenormālajai sportistu rindai. Ja? Un es ņēmu un tās 2 tās mietu pakas, viņas svar, katra 20 vismaz vairāk, ja? Un es nesu viņas. Un tā visa vīriešu rinda, širā tā uzmanība vienkārši. Viņi tā apstulbst, skatās un nesaprot. Un tad viens tāds pazīstamais treneris tā izrauj vienu to mieku paku no manas rokas, jo viņš zina, ka es neiedošu visticamākais. Un palīdz aiznest, jā. Un tas ir tas, kā uz sievieti skatās, kad tas kaut kādā ziņā, tas ir smags darbs, kas jādara. Un tie ir apstākļi, protams, viss tas. Kas tev palīdz nesagurt šajā grūtajā, vairāk vīriešiem piemērotajā darbā, kā tu pats saki? Tā, kad tu redzi, ka bērnam sanāk, ka viņš ir izlabojis to kļūdu, ka viņš attīstās, ka tu skaties, piemēram, normatīvu rezultātos un, wow, aizlec tālāk pa 20 centimetriem, jā, un tas darbs ir atmaksājies, un ka tas bērns ir atdzirdējis, jo tas ir tāds nenormāls pedagoģijas process ar bērniem. Tas nav tev atnācis pieaudzis sportists, jā, kurš pasaka, es gribu, es daru, jā. Un tad tu vienīgais, ko treneris darīja tā, ka jūs mēģināt attīstīt to viņa tehnisko daļu. Ja? Tas nav tik liels tas pedagoģiskais process, jo ar bērniem šobrīd ir nenormāls pedagoģisks process. Turpat mazāk ir citreiz tas tehniskais kā pedagoģiskais, ja? Un psiholoģiskais vispār. Un tajā brīdī, kad tu redzi, mēs tikām pāri šitam baļķim vai uzkāpām to step up vienu, ja? Tad tajā brīdī tas, jā. Un tu tā kā... es jau vispār esmu tāds ļoti liels entuziasts visā šajā darbā. Ja? Es jau tikai būtībā, man labākā alga ir emocijas. Ja? Emocijas, ko mēs kopā ar bērniem, piemēram, kaut vai nometnēs, ja? Tur visu kaut ko darām un braucam un trenējamies. Ja? Un tās emocijas, ko dabū. Un tas ir tā ir tā lielākā alga treneri, kas var būt. Tie, kas ir tādi tiešām sirds treneri. Jo es jau vienmēr teicu, es nebūšu treneris. Es teicu, ka nē. Es redzēju, kā mamma rukā, es redzēju, kā mamma atbrauc no kalna, 3 ēdienu reizes savu uztaisa, ja? Pārgurus, jā, ir nenormāls nogurums, jo, ja tu atbrauc uz nometni, tu nostrādā no paša rīta līdz 3 dienā uz kalnu, pēc tam atbrauc vēl vēstutais, uzvār īsto buļjonu zupu, jā, uzliec visiem un nevis tur frī kartupeļus izmet tikai, bet ļoti daudz, jā. Lai vispār to sporta veidu kā tādu varētu atļauties darīt, jo tu jau meklē visu laiku lētāku variantu, lai bērni var aizbraukt uz tām 3 nometnēm vai 4, ja? Nevis tikai uz vienu vai uz nevienu un tikai pa singultas trenēties. Tu gribi viņiem parādīt tos kalnus. Tu gribi parādīt viņiem, kāpēc viņi trenējās. Redzi? Un tagad tu uzbrauc tajā kalnā augšā, ja? Un tad viņi tā ir kalna slēpošana, ja? Jo savādāk singultā tas tāds, visu laiku augšā lejā, ja? Vai tu esi kādreiz šajā visā savā slēpošanas un arī nelielās snowboard dzīvē sastapoties ar kaut kādiem stereotipiem vai priekšstatiem, kas neatbilst patiesībai par kalniem, kalnu slēpošanu un visu šo kultūru? Vienīgais stereotips laikam ir tikai tur varētu būt vairāk saistībā ar to, ka kalnu slēpotājs viņš jau tikai slēpo lejā. Ja? Viņam nav vajadzīgs fiziskais nekāds. Mēs jau tikai slēpjam. Tas pats snowboardē. Ja? Tikai tas slēpo lejā, kas tur fiziskais.
uzbrauc augšā pacēlā. Nav tā kā distanču slēpošanā, tur ar tev jāatstumjās, lai kalniņā tiktu. Bet fiziskā bāze, tas ir neatsverami. Jā, tu nevari tur uz to visu vasaru neko nedarīt, un tad mēs brauksim uz kalniem, jā, un slēposim. Jo, piemēram, ja es tagad skatos to, ka tehniski es zinu, kā es varu nobraukt, bet fiziski es tā vairs nevaru nobraukt. Tāpēc, ka man nav vairāk tā fiziskā bāze, man nav vairāk tas muskulis, kuram ir jādod tas spēks, jā, tajā griezienā. Un tas ir tas stereotips. Ko jūs tur kalnu slēpotājiem sakat, tur jānobrauc lejā, kas jūs tādi, jā? Bet, ja mēs tā pastamies, tad lielākoties ir kalnu slēpošanā vispār, un es domāju, arī, ka snowboardā tie bērni vispār ļoti, un vispār sportiski, kas trenējās, viņi ļoti daudzpusēji ir. Ka viņi, mēs ejam, darām visu. Mēs ejam peldēšanu, mēs trenējamies peldēšanā, skritu slalomā, mums ir pārgājieni, vieglatlētika, spēks, visas dziļās muskultūras vingrošanas. Mēs visu kaut ko darām, ar riteņiem braucam, jā. Visu iespējamo, tā kā tajā sagatavošanās posmā. Un nav tā, ka mēs tikai tur, stadionā skrienam apļus, jā, vai kaut ko tur pataisam spēkam. Visu iespējamo. Jo daudzpusīgāks cilvēks ir, jo viņš vairāk var pielāgoties kalna situācijai. Jo kalns ir mainīgs, tur ir varianti. Jo es redzu visu laiku šādi. Nu tā, bet šeit ne. Tev jābūt tā redzēji. Tu nevari. Tu zini, ka te brauc cilvēks, un tev jāparedz, kurā brīdī viņš tā kā varētu tevi apdzīt vai nevarētu. Vai viņš sāks pēkšņi, piemēram, pat taisnonēsties. Ja? Tev ļoti ātri jāadaptējās ir. Vai arī, piemēram, tas pats kalns, jo tu jau katru reizi aizbrauc, kalns ir savādāks. Ja? Kalna apstākļi savādāk. Ir reiz, ka tu vienkārši gaiss ar debesīm jūg kopā, un tu vispār neko tu neredzi otro mietu. Tev jābrauc pa šitā ledus kalnu. Un tā, tas fiziskais laikam, jā. Kad īsumā mēs tiem, kas ir uz kalna, atrodas viņām, bet fiziski spēcīgiem cilvēkiem. Fiziski, mentāli spēcīgiem ļoti norūdītiem. Kā norūdīt sev mentāli priekš kalna? Priekš kalna mentāli sev var norūdīt visticamākais to tikai un vienīgi pieņemot apstākļus, kādi viņi apkārt ir un ka viņi būs tādi, viņi būs mainīgi. Viņi būs dažādi un ka viņi nāks un viņi būs viegli, smagi un dažādi. Ja? Vienalga, jebkurā brīdī. Ja? Tas, ka tu pieņem to situāciju un meklē labāko veidu, kā nobraukt to savu labāko braucienu. Ja? Kā tu vari labāko paņemt no tās dienas, ja? No tā kalna. Arī tu uzbrauc uz kalnu, arī kā vienkārši slēpotājs vai snowboardists, ja vienkārši pabraukāties. Tu jāiemācās pieņemt to, ka kā būs kalnos, tā būs kalnos. Tu būsi tas, kurš adaptēsies situācijai un izvēlēsies, lai tu vari to dienu kvalitīvi pavadīt, kvalitīvi notrenēties. Tas, laikam, ir tas vienīgais veids, tev ir jārūdās tā sevi, tā kā jāspiež ārpus komforta zonas, jo, ja līst lietas, es ejam ārā, mēs uzvelkam mēteli, ejam ārā, un mēs tā sev norūdam, mēs sēžam mājās, nē, līst ārā lietas. Nē, tu ej un dari. Un ejot un darot, visu laiku tu vairāk neatrodi, kāpēc nedarīt. Tajā brīdī, kāpēc darīt un kā darīt, ja? Un tikai tādi jautājumi rodās, tad arī tas rūdījums, viņš tā, sāk jau iesakņoties. Es neteiktu, ka tās būs augstuma peldes, jā. Nē, es nelīdīšu ezerā rūdīties, tā, augstā, jā. Bet tas ir tas, kas norūda. Viss tas process. Vai tev ir bijis reāli kādreiz grūti sev pierunāt? Piespiest kaut ko darīt tur? Vairāk vai mazāk. Grūti piespiest tikai tajā brīdī, kad tu neesi naktī no satraukuma gulējis. Man tā bija. Jā, es no satraukuma mēģināju negulēt. Un tas bija tas pēdējos gados, tas lielais satraukums, kas arī ar finansiālo līdzi nāca. Tu tiešām, jo tev ir baigais svars uz pleciem visu laiku. Tev ir jāatcit visu laiku tas savus darbus, to, ko tu darīsi, kāpēc tu to darīsi. Tas viss finansiālais valkās līdzi. Un līdz ar to arī tas grūtākais ir bijis, jā, ka tev tiešām visu laiku jābūt tādā, es daru visu pareizi, mēs atradīsim to veidu, kā to izdarīt, lai būtu tas rezultāts, es nostartēšu, jā. Un tajā brīdī, kad, piemēram, kaut kāds vājums, ka tu vairs netici tam savam spēkam, kaut kādā brīdī, kaut kāds maziņš akmentiņš to tur pakrāpies, zem slēpēm no sērijas, tad, jā, tas ir tas tā ticēt tam, ko tu dari. Un tajā brīdī arī tev tad tu gribēsi to darīt. Nebūs varianti, tāpēc, kad tu sāks kaut ko šaubīties, sēsties apkārt, varbūt ne, vai kaut ko tā, un tad tas vairāk neies. Un tad arī tas vairāk nepaņems, nebūs rezultāts, jo mēs jau visi gaidām kaut kādu rezultātu no kaut kā. Vienalga kāds tas rezultāts.
kādas tās ir emocijas, vai tas ir rezultāts. Kaut kas mēs jau vienmēr gaidām kaut ko pozitīvu, vai ne, outcome no tā visa. Nu tā. Tev ir kādreiz bijis bail reāli? Man vispār ir bail no augstuma. Jā. Un tad man arī citi cilvēki nāk, saka, bail no augstuma. Saka, bet tev jau jāsaka, ka zem slēpēm tas nav augstu. Tā kā, ja tu skaties tur lejā, protams, tas ir augstu. Un tā ir viena no tādām ļoti labām lietām, ko tu iemācies, ka tu skaties tikai tas, kas tev zem kājām ir. Tu neskaties tur. Jā, tas arī dzīvē ir. Jo ja tu skatīsies tur tālumā, tev būs bail. Kamēr tu skatīsies šeit, būs šeit, tu jau, tas nav tā realitāte, nav tik traka, vai ne? Bet jā, no baili, jā, man ir bijis no kaut kādām attiecīgām trasēm, kas ir, piemēram, jā, kur es, piemēram, neesmu tik ļoti pieredzējis. Es, protams, esmu gribējis, bet tās bailes ir bijušas tādas labas. Tādas, kas tā kā, man ir tā kā bail, bet bez bailēm tu jau arī īsti nevar pastāvēt. Tev jābūt viņām ir. Jo savādāk tu esi bišķiņ, traks, manuprāt. Tajā brīdī, ja nav tādas vispār, nav bail, jā. Jo sievietēm jau viņas vispār, man liekas, tā vairāk izteiks nekā vīriešiem. Tā tas ir. Tu esi sajūtus, ka sievietes baidās vairāk kā vīrieši? Liekas. Bet ir, kad sievietēm, man liekas, tādas, piemēram, tādas fiziskas bailes no kaut kāda kritiena vai kaut kāda ir vairāk nekā vīrietim. Nezinu, kāpēc. Tu vairākas reizes pieminēji finanses, ja, tur nav ļāvuši turpināt karjeru. Vai tu kādreiz esi vinējusi naudas balvu sacensībās? Jā, ļoti maz. Bet ir bijis fakts. Jā, pasaules kausā, protams, tu dabū to naudas balvu, jā. Bet bija arī laiks, ka mums arī, piemēram, Baltijas kausā bija naudas balvas un bija diezgan, teiksim tā, priekš Latvijas ļoti liela naudas balva, jā. Kas bija, man liekas, ka 1000 eiro, kaut kas tam līdzīgs, jā. Bet tā, jā, ļoti minimāli. Jo tādos FIS sacensībās, ja tu uzvari, tad var iespējams ir, bet lielākoties nav. Eiropas kausā, protams, ir pirmajiem labākajiem tikai, un pasaules kausā no top 30 sākās naudas balvas. Un tad viss būtībā, ko tu dari, tas ir tāds, es to darīju par top 30, tev ir nauda, jā? Jā. Es to 10 gadus darīju par maizi. No sērijas, par maizes nav. Tā, kad es neko ar to nepelnīju. Tas man bija tikai tīri. Tā ir mana pieredze, ko es 10 gadu laikā esmu bez maksas, bez sev maksas atlīdzinājuma, es to uzkrāju. Tā ir tāda skola, ko tu vari aiziet uz sporta akadēmiju, izmācīties, tu dabūsi citas zināšanas, kas ir ļoti noderīgas un vajadzīgas. Bet šīs zināšanas par kalnu slēpošanas, nav kas tev iedod viņas. Jā. Un tās zināšanas reālās, kā mēs sakam, viens ir skola, jā. Un tās reālās zināšanas ir tur, kur tu esi un kur tu dari. Un tad sanāca tā, ka tās reālās zināšanas šobrīd es iegūstu daudz pirms skolas tām zināšanām. Jā. Tu iet Ziemeļpolā šobrīd pastāst? Ziemeļpolā ir tā, ka mamma bija vienīgā trenere un tētis mans arī treneris ir jau kādu laiku. Viņu to klubu tā lēnā garā bīdī bija kaut kāds bērnu skaits un tā. Un tad vienā brīdī pievienojas es un Evelīna. Un mums, protams, tās ambīcijas ir abnormālas. Tā. Mēs gribam pēc iespējas vairāk, tur vēl kaut ko tur izbraukt uz nometnēm un tā. Un tos bērnus mēs ļoti daudz bērnus piesaistījām. Sevišķi Covid gads vispār bija kaut kāds fenomens. Mēs no rīta līdz vakaram uz kalnu sēdējām. Jā. Jo vienīgais, ko varēja darīt, bija slēpot vai braukt uz dēliem. Un līdz ar to tas klubs šobrīd izaudzis ļoti liels ir. Gribētu teikt, ka mums pat 4 cilvēkiem, kas tur darbojas, mums pietrūkst rokas, kad ir vajadzīgas vēl. Mēs iesaistam arī bijušos sportistus, kurus mēs arī ņemam līdzi nometnēs iesaistam. Jā. Un Ziemeļpols ir tā, jā, mums ir reāli 8 nometnes gadā vismaz. Vismaz tas ir. Jā. Tas nozīmē, ka jūs braucat uz kalniem, uz lieliem kalniem. Uz kalniem un arī vasaras nometnes. Mums arī vasaras nometnes, kur mēs ar bērniem dodamies tur vienam uz Limbažiem, jā, vai uz Lietuvu, uz Indoru slēpot, jā, un tā. Un, tas ir tas, jā, ko mēs darām. Iemācam slēpot. Tie, kas vēlās vairāk, tie slēpo vairāk. Tie, kas vēlās vienkārši tā for fun, tie slēpo priekš for fun, jā. Un vispār, kā mēs vairāk pozicionējam sevi ar tas, kad vispārīgi. Mēs esam vispārīgi. Mums nav, jā, mēs ziemā tos 3 mēnešus slēpojam, jā, bet viss tas pārējais posms ir dažāds. Jā. Jo bija arī, no sērijas mamma vienu brīdi pateica, ej paspēlēt badmintonu. Jā. Un viņi aizved mums pie visu klubu pie badmintona trenera, un mēs tā arī badmintonu spēlējām, mācījāmies. Tā, ka sacensībās varējām piedalīties. Un tā, un arī, tu
tu iemācies, apgūst visu kaut ko, un tas ir tas interesantākais, kas, man liekas, sportā ļoti daudz citos sportveidos, man liekas, ka pietrūkst. Jā. Un kāpēc manī trenējās bērns, kurš trenējas basketbolā, jā, vai vispār hokejā trenējās. Jā. Bet viņš nāk pie mums vasarā, nāk uz to vispusību, uz to daudzveidību, kas ir tagad vispār ļoti aktuāls temats, laikam, ir bērns un sports. Jā. Ļoti aktuāls. Vienmēr aktuāls. Jā, vienmēr, bet tagad tas tam bērnam īsti ir svarīgs. Jā, vai viņam tiešām vajag to nenormālo rezultātu? Jā, rezultāti, viņam kaut kāda sacensības salīdzināšanos vajag. Viņam arī tā var mācīties. Jā, protams, ir ļoti labs, tā ir ļoti laba mācību stunda, bet kāpēc viņam jau sākās citi jautājumi kā mums tad? Jo es atceros sevi, man nebija jautājumu. Nebija vispār jautājums. Zinām, vienkārši jāiet, jāstrādā, jāizdara, tas, kas man jāizdara un viss. Tagad tiem bērniem ir viņiem jautājumi. Kāpēc mēs to darām? Vai to tiešām vajag vai ne? Un tu jau treniņos iesākts iesaistīt vairāk paskaidrojumu, kāpēc mēs šo darām. Jā? Kāpēc mums ir jānoskrien šis gabaliņš? Jā? Kāpēc mēs trenējamies tieši tā, ka mēs, darām, skrienam, tad ejam, jā, ātrā tempā, kā mēs trenējam sirsniņu, kāpēc mēs trenējam sirsniņu, jā, un kāpēc mēs trenējam muskuļus, ko tie muskuļi mums palīdz. Jā? Jo viņi jau nesaprot īsti, ka, piemēram, uz kalna, lai viņš nobrauktu kārtīgi, viņam jau darbojās, tas ķermenis darbojās. Tas nav tā, ka tu vienkārši nobrauc lejā. Tā bērnu iesaistīšana vispār tajā sportā, un lai viņam tiešām patiktu, viņam būtu interesanti, viņš redzētu no tā jēgu, jo viņi meklē jēgu. Viņi meklē, kāpēc es to daru. Jau tagad tā bērni. Jā, jo tas ir... Viens ir, ka tu aizbrauc ar vecākiem, jā, uz kalniem paslēpot. Jūs tur paslēpojat, ietusējat, tur kafejnīcas, tur vēl viss kaut kas. Jā. Aizbraucat ar ragaviņām, par ragavu trasēm nobrauc, un tas ir cits stāsts. Otrs, kad tev bērns atnāk uz treniņu, un tad viņam nav tā vide, ģimenes vide apkārt, kad viņi to dara visi kopā, un tas ir forši. Jā. Un tad mums ir jāveido tā cita vide, kas ir, kāpēc mēs kā visa komanda tagad to darām. Ja? Mēs esam daudz vairāk, un ir tās sacensības, ir tās nometnes, ko mēs esam atnākuši uz treniņu darīt. Mēs nenākam tikai tā vizināties. Mēs atnākam, lai mēs aizietu, iemācīšos kaut ko vairāk. Latvijas sportā šobrīd ir aktuāla diskusija par sporta pieejamību. Jā, tātad daudz raidījumu par to runā. Tavuprāt, vai kalnu slēpošana ir pieejams sporta veids? Es domāju, ka jā. Jā, ļoti pieejams. Jo protams, viss atkarīgs no kāda līmeņa sportam. Jā. Ja, piemēram, bērni Siguldā var aiziet un no Fišera centra pa brīvu paņemt slēpes, jā, iznomāt nūjus. Viņiem skolniekiem viss ir pa brīvu inventārs. Jā. Priekš distanču slēpošanas, tad mēs kalnu slēpes nevaram tā pa brīvu aiziet. Jā, tu, protams, var dabūt lietot inventāru, jā, ja mēs skatāmies no inventāra pieejamības ziņā. Jā. Jo mums, ar ko tas viss atdurās ar inventāru. Jo vajadzīgs ir inventārs un ne slikts inventārs. Jā, viņš ar kaut ko maksā. Un tā pieejamība kalnu slēpošanā vairāk vienmēr arī tā finansiālais. Tev nav jānopērk tikai šorti vai ķēdes, jā, vai peldbiks. Jā. Bet ir diezgan daudz lietas vajadzīgas. Tā kā slēpes, zābaki, nūjas, brilles, ķīvera, mugursargs, slēpošanas normāls kostīms, cimdi un tā tālāk. Jā, un vēl neskaitot vēl visu vasaru, ritenis, skrituļslides, jā, un tas viss pārējais, tā. Bet kā sporta veids, viņš ir ļoti, ja tu gribi aiziet paslēpot, tev ir iespēja. Tu vari paņemt, noīrēt inventāru, tu vari, arī par normālām naudām nopirkt lietot inventāru, jā, kas nav tur ļoti dārgi. Bet kā apgūt sporta veidu, es arī domāju, ka var. Mums ir, instruktori, tu vari izvēlēties instruktoru līmeni, tu vari izvēlēties treniņu līmeni, kad ir treneris. Jā. Vienīgā problēma laikam ir tas, ka daudz domā, ka kalnu slēpošana vai snowboard var viens pats uz kalniem mācīties bez palīdzības. Tā ir lielākā problēma, man liekas, šobrīd. Šis ir stereotips, jā, acīm redzot. Jā, kad es esmu pati bijis situācijās klāt, ka tu gribi, tu aizēji pēc tam pie tā kalna, bet kā jūs varat laist tādus cilvēkus uz kalnu? Nevar. Jums ir viņiem obligāti jābūt, jo, piemēram, ārzemēs, ja Latvijā mums nav tas attīstīts, kaut vai tas civilstiesiskais, jā, ka tu uzbrauc kādam virsū, tev var būt problēmas. Jā. Viņam nav tā atbildība, viņi vienkārši mauc. Atnāk uz kalnu, mauc un viss, un nav. Un tu saproti, ka tu pat necīries bērnus nevar pasargāt. Lelde, tad paldies par šo sarunu. Patiešām brīnišķīgi stāsti, brīnišķīga pieredze un, manuprāt, arī brīnišķīgs ieskats vispār, kāda var būt dzīve kalnos arī, tā var būt profesionāli.
Un mēs tev sakām šodien paldies!